Olainas novadā dzīvo gandrīz 21 000 iedzīvotāji, no tiem 17% pensionāru. Neraugoties uz gadu nastu plecos, liela daļa Sirmgauju par iecienītāko atpūtas un relaksācijas vietu sauc peldbaseinu. Papildus stimuls šādai aktivitātei ir pašvaldības piešķirtās atlaides. Pirmdienās pensionāriem, represētajiem, maznodrošinātajiem, kā arī invalīdiem un bāriņiem baseina apmeklējums izmaksā tikai 1 latu. Atnākam agrāk, parunājam, jūkojam, pasmējamies. Vai jums tas ir svarīgi, cik maksā, cik jums ir jāmaksā, lai varētu šeit peldēties? Dabīgi, ka svarīgi. Tomēr par latu taču var iet. Ja būtu 3 lati, tad jau tik bieži nevarētu iet. Плаваю где-то 17 лет, где-то так. Peldu apmēram no 17 gadu vecuma. Uz baseinu nāku kopš brīža, kā to uzcēla. Vai baseinā ir labāk? Baseinā, protams, ir labāk. Var atgulties, ja paliek slikti. Arī ārsti ir blakām. Daudziem plunčāšanās baseinā vien savas veselības uzlabošanai tomēr šķiet par maz. Tāpēc tiek izmantots arī daudz citas pensionāriem pieejamās sportiskās aktivitātes. Man vispār ļoti patīk ūdens, man vispār patīk tāds aktīvs dzīvesveids. Visiem arī nojot pensionāri. Tā kā ar nojošanu nodarbojamies, un mums sava biedrība ir senioru biedrība Liepas. Mums tāda aktīva vadītāja ir muzeja direktori Ārija. Tā kā mums ir ekskursijas notiek un viss kaut kas. Senioru biedrība Liepas dibināta tikai pirms pāris gadiem, taču aktīvie dalībnieki jau paspējuši piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu un lepojas ar jaunu, labi izremontētu māju vietu. Visu laiku sekojam remontdarbiem un krāsām un visam sekojam, katru dienu faktiski sekojam. Un šobrīd var teikt, ka viena telpa ir gatava. Un arī logi, kā redziet, ir nomainīti, un šeit ir ļoti gaiši, un mums arī žalūzijas ir priekšā. Un tātad tagad mēs intensīvi sākam domāt jau par nodarbībām. Ko jūsu Liepas grib darīt visvairāk? Liepas grib ļoti daudz ko darīt, jo pierakstījušies bija uz dažādām nodarbībām, tātad neskaitot rokdarbus, bija gan tur pavāra māksla, gan valodas, gan ekskursijas, gan dažādas galda spēles, un to pat vispār nevar visu izstāstīt, cik daudz bija tie varianti, ko viņi gribētu darīt, un dziedāt, un dejot, un visu ko. Mēs te ir ļoti daudz talanti dažādi. Mēs visi esam lieli dziedātāji. Mums ir kāds ir labvēlis, ir klavieres atvedis, gaidām, ka uzskaņos, un tad mēs dziedāsim. Varbūt jūs vēl dzirdēsiet par mums kaut ko. Kā jums šķiet, vai Olainai pensionāriem klājas labi? Es domāju, ka jā. Katram jau gadās kāda slimībiņa vai kaut kāda nelaime, bet mēs visi esam te kopa tāda. Mēs rūpējamies par kas ir sasirguši varbūt. Mēs apciemojam viņus, un es domāju, ka rūpējās. Ne jau tikai mēs, biedrība, bet jau rūpējās arī sociālais dienests. Es domāju, ka ļoti labi pensionāriem Olainai. To, ka pensionāriem, neraugoties uz visām ķibelēm un dišķibelēm, Olainai tomēr klājas labi, steidz apstiprināt te jau visi klātsošie. Un visi pasākumi pa pusi pavelti. Mēs svinam Ziemassvētkus, svinam Lieldienas un braucam ekskursijās, organizēt ekskursijās, ka mums ir daļa apmaksā doma un mūsu pensionāri. Tā. Bet jaunību gan vēl ir mazliet žēl. Pirms teritoriālās reformas Olainas pilsētu un Olainas pagasts bija atsevišķas pašvaldības. Tagad visi dzīvo vienotā novadā, taču biedrība Pīlādes, kur apvienojušies pagasts seniori, joprojām darbojas. Mēs esam laucinieki ar visām tām problēmām, lauku cilvēku, ar varbūt zināmām priekšrocībām. Un esam lepni par to, ka no lauku cilvēkiem mūsu biedrībā jau ir 88 biedri. Tas priekš lauku cilvēku ir ļoti daudz.
Kā stāsta paši pagasta pensionāri, atšķirībā no pilsētniekiem, rūpes ir citas. Tomēr arī šeit valda optimisms un dzīvot prieks. Pensionāri rāda fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem un stāsta, ka jau drīzumā tikšot organizēt arī datorkursi senioriem. Vien mazliet žēl, ka internets laukos nav tik bieži pieejams kā pilsētā. Problēmu ir bezgala daudz, un visam pāri vislielākā problēma ir tomēr iekšējā transporta trūkums. Jo, lai kaut kur nokļūtu, viņš vienmēr ir atkarīgs no kāda labvēļa. Pie labvēļiem var pieskaitīt arī aprūpes dienestu, kas invalīdiem un pensionāriem ar ilgstošu vai īslaicīgu fizisko spēju ierobežojumiem sniedz aprūpi mājās. Tomēr arī paši biedrības Pīlādes biedri cenšas palīdzēt gan viens otram, gan arī visiem citiem, kam palīdzība nepieciešama. Tāds primārais jautājums ir tas, ka mēs cenšamies informēt. Galvenais ir uzturēt labu informācijas lauku šiem cilvēkiem, lai viņi zinātu, kas notiek novadā. To, kas ir valstī, viņi no televizoru uzzina. To, kas notiek novadā, kādi ir domas lēmumi vai domas vajadzības vai iespējas vai to, ko doma ir nolēmusi darīt, kas tieši attiecas uz viņiem. Un tieši vēlme darboties, apgūt ko jaunu, izprast apkārt notiekošo ir tā, kas dzīves gudrību bagātajiem ļaudīm neļauj kļūt par īkņām, bet liek novecot skaisti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.